Pagai. Tas ir Sandra. Uz kuriem tu ies, Sandra? Mēs kaut kur uz Mērsragu šodien. Tā, atkal, jā. Pagāja 3 gadi un atkal mēs iesim uz Mērsragu. Labi, nav jau slikti. Pēc tam bišķi iepauzēs, ar ka viņi skrējienu maziņu. Jā. Un atkal tālāk. Vai ne? Ne? Galvenais 20 km vēl noskriet, ne pa vidu. 21, jā, precīzi. Pa kalniem. Ir nelaimīgi arī iet, paskatieties. Izskatās jau tādi, galīgi jau saskumuši tur tādi. Kur tad prieks, laime? Tūlīt būs, es Pazies kādu somas nes, viņš laikam mums brauc prom. Šitā pat, jā? Nu labi, kā sauc? Ilze. Un? Rihards. Ilze un Rihards. Nu, tad es jums vēlu veiksmi noiet līdz galam. Paldies. Un lai kājās jūsu spēks. Čau! Kā iet ko? Kad tu pats iesi? Kad? Jā. Kad kāds sāks bildēt manā vietā? Skaidrs. Tad tu neatmies mums visu labi nobildēt. Gan jau. Visās nometnēs, jā? Visās. Labā. 3 gadi un atkal jāiet, jā? Jā. 3 gadi. Nu redzēs, kas ir pagājis, vai kas ir mainījies 3 gados, izņemot tas, kad mēs ejam tagad pretējā virzienā. Jā, Sandra? Tieši tā. Jaņčuks nav, Jaņčuks ir. Nu kā tev pagāja 3 gadi? Ai, labi, forši. Forši, vai ne? Tu nejūties slikti, sportīgs, visur eji un visur brauc, jā? Nu kā tev? Man arī ļoti labi. Un tagad patīsimies, plāns? Kāds ir? Čau. Plāns ir šodien tikt līdz Mērsragam. Tur pagulēt. Skriesi vai iesi? Kas ar tev? Lidošu. Es tev skatos, tev jau spārni parādījušies. $600 cilvēki pludmalē uz Kolku. Un finišu pēc procentiem sasniegs tikai 50. Čau! Kārli, tā atkal mums kāda mūzika uzmauks, jā? Šogad tā sakrit, jā, ka septembrī es esmu kopā ar jums, un šogad mēs atkal tiekamies. Paldies tev, Vai tu esi gatavs gājienam? Jā, kā 3 gadi pagājuši, jābūt gatavoties. Vai ne? Tas ir labi. Šatad Kārlis mums aizved, šatad Kārlis mums uzspēlē mūziku. Cerams, ka mums arī. Tev labs solis šodien. Paldies tev. Un viņa konkurence ir, ka Toms Grēviņš tur tālumā stāv. Viņš te nakovā, ja? Viņš baidās no Kārļa. Toms sveicien arī tev, lai labs ceļu gājiens šodien. Paldies viņam, paldies arī Kārļam. Jukusi māja, viņi ir sajukusi. Frīmens balodis atlidoja. Tās ir aizņemtās meitenes, un šitām neskaties. Oh my God! Kas tas tāds ir? Kas tas tāds? Šodien visi satiekas! Beidzot pa 3 gadiem, jā, jāsatiekās. Jā, paskat, kas tā tā. Viņš vai Štīnā? Cik tev liels transports ir? Tev telts, guļamais, viss māka transportā, ja? Armija dod roku! Šeit. Vai jūs mani redzat arī tie, kas stāvā aizmugurē? Visi nākat man Visi priekšā. priecājās, domā, mēs tūlīt tiksim līdz finišam, bet finišs varbūt arī Pirmā nenokļūsies. vieta. Hardijs nāk, Hardijs, čau Hardij. Tad lūdzu jums ir jāpamet pludmale. Hardij, kas tavā seja notikās? Ko tu izdarīji? Tur bija operācijas piecas. Tā kā es Oh my God, laikam kā neredzu tev patīk nevienu suni, griezt, jā? Jā. Tu vienkārši gribēji placisko, tu gribēji aizlaities no Latvijas, jā? Kaut ko Bet izdarīt, pirmā kredīti lieta, paņēma grandiozu daudz. aplausu tavs, kur Mārtiņš Svīdrīgs Baltā kalnā, tēvs un idejas autors. Kas es esmu, tas tu būsi. Un vēl viena lieta, es jums gribu pateikt to, ka arī kādā grāmatā var rakstījis, ka ceļš uz virsotni, tāpat kā ceļš uz sevi, ir gājiens vienatnē, un tas kāpiens uz Kolkas raga virsotni jums būs
Katram gājiens ar sev vienatnē. Kad jūs ieiet nometnē, jums ir baltā kartiņa, jūs viņu nopīkstinat, ieejot nometnē, izejot no nometnes, viņu izčekojat. Tā mēs zinām, kad jūs esat šeit bijuši, cik jūs ilgi esat bijuši un tā tālāk. Katrā vietā tā jūs darat. Pēc pasākuma jūs šīs baltās kartiņas aiznesīsiet uz virsotnes veikalu. Ja jūs 3, 2, 1, aiziet! Ir jāiet! Kas ir balodi? Kas ir, Arni? Ejam tik uz priekšu. Nu, Sandri, cik procentuāli būs finišā? 68. Cik? 68. Procenti, ja? Es saku, ka zem 50. Zem 50. Nu, nav neviens kurpējs. Nav, bet 136 dažiem nav pa spēkam ar tādām muguradēm. Tā, kad es saku 50, Sanders saka 30, ne, 68, ja. Nabaga meži, ko izbradās šie ļautiņi. Sniegā jau diezgot. Zeķu mājiņu. Sandra varēs viegli atpastīt, viņam lielākā mugura. Viņa ka lielie. Tā kā jums deva tur tāds, jā. Tie? Pārlaudas pusē. Man bija mājās arī tepat. Viņam ilgs bija Sandē. Domēļ sauc Sandē. Jā, viņu Sandē, kopā. Viņu iepazina tikko no muguras. Marina! Čau, Marina! Nu, kā iet Marinai? Pirmo reizi vai jau piekto? Jā, Pirmo? Nu, tad vēlam tev veiksmi, lai tu nonāktu līdz finišam. Šitie chill. Ja paveiksies izdzīvos. Puisis ļoti cerīgs jums paņēmies līdzi izklausās. Es baidos, ka jūs viņu pametīsiet pa ceļam, jā? Jo jūs tāds vārds neteicāt kā viņš. Oh my god, ko mēs redzam, Čūrīl 72. Labi, aizies līdz galam, jā? Kur nūjas? Svana. Pareizi. Kā tur Latvijā uz plakanu vien nūjas nav vajadzīgs, vai ne? Nē. Jā. Madara. Tā rāda viss, kas jādara. Ot šitā arī jādara. Labi, ka nesaprot, ja saprast, to šeit man nolamāt vēl. Jā. Mums te mazi sastrēgumi pie upēm cilvēki skatās, kā tā, lai mēs tiekam pāri. Jāpārlec pāri. Nē, šitā nedariet. Reku te ir seklāk, reku šeit. Tātad, reku sekli, tur sekli. Reku var likt te kāju un te kāju. Bet nekādīgi savādāk. Mēs ejam tikai 1 stundu. Esam nogājuši 6 kilometri. Saule spīd skaisti. Piektdien, 10. starts man ļoti patīk, jā. Lai gan starts 5 vakarā arī nebija slikts. Mocību gājiens. 10 kilometri. 2 stundas. Turpinām, viss labi. Apbalvosim sevi jau ar klasiku. 12. kilometrā izkratīju smiltis no zeķiem, jo sāka jau rīvēties. Es jau sajūtu to, ka vajag patīrīt. Daru kvasu un ejam uz priekšu. Šodien ļoti labs laiks. Saule spīd labi. Vai ne? Nu, kā tev sauc Lācīt? Armands. Čau, Armand. Čau. Tātad tu jau ej 3. reizi, jā? Nē, 5. reizi ārpus. Tu jau tā kā esi jau vecs rūdīts. Lācis. Ar līku muguru. Un kā uz lejā? Kaut ir parāvu līdzi arī sev jaunus kolēģis, ja? Kas arī grib noiet. Vai? Trešā reize. Šitā 3. Ar sievu 3. Dzirdēju, bez sievas bija vēl. Tā kā
Bet Silvi viena. Bija blakus gājieni. Valcim ir sieva un sievu sauc. Līga. Es gribēju teikt ieva, bet nu labi. Nu forši, nu. Vai ne? Laiks jau forši. Vienkārši atkal pavērt. Ai, Patricija! Čau! Ai, Patricija! Tā, kur nav veidu. Un viņai soma sver matemātiski ne tik, cik sver viņa. Tā jau 20% no manas svara vismaz mazāk, tāpēc es viņu nejūtu. Tā, es biju domājis, ka sver, ja svars vienāds ir, tad nejūt, jo viņš līdzsvarojās, bet izrādās, ja vieglāks, tad tu arī nejūti. Jā, tevi ceļ spāžos. 15 kilometru mēs esam sasnieguši Lapmeša ciema sākumu. Tāda pirmā nopietnā upīte, kam jātiek pāri. Grāvīts, vai nezinu, kā viņi nosauc. Aizvējā pulkstens vieniem riktīgi žarons iemetās. Tāds karstumiņš vispār šodien. Laiks labs, bet paliek karsti. Pat arī šortos. Nezinu, kā citiem, kas iet garajām biksēm, nav karsts. Reāli nesaprotu to, kā viņiem nav karsts. Bet esam 17. kilometrā. Nu jau Lapmeša ciemam gan arī cauri esam. Nākošais ciems Ragaciems. Pa šitiem džungļiem mēs ejam pirmoreiz, jo vienmēr pietika vietas pie jūras būt. Tātad rudenī jūra ir tuvāk. Lapmešiem slūžas, netipiski daudz ūdens. Tā kā kalna upe izskatās. Un šis ir 18. kilometrs, kad mēs uzkāpjam uz slūžām. Balto kalnu tiekamies. Es arī jūs filmēju. Ģimenes biznes. Biznesmeņi. Berzējās. Viena tūziņa man jau berzējās. Es papēdīšu. Jā. Būs viena jau. 17. kilometrā jau ir viena. 20. kilometrs. Tūlīt sasniegsim Ragakāpu. Un priekšā mums ir mākonīšiem. Vai nu Līvā Kazaka izstājusies, vai arī pazaudējusi savējo numuru 21. kilometrā. 18,5 km. Ja tu sajūti, ejot, ka tev vajag paēst vai sausa mute, tad paēd un padzer. Un to dara obligāti. Jo tad ķermenis tev pateiksies un nesīs tev uz priekš tālāk. Es to tagad darīšu. Tikko sapratu, kad pūš vējiņš kājām, tad viņas nesvīst un neveidojās tūznes tik ātri. Jo tur iepriekš bija tāds aizvējš riktīgs. Un es domāju, tāpēc arī man izveidojās tā tūzne. Jo tagad ejot, tā kā baigi nekādas problēmas nav. Bet maziņa viena man ir, jā. Tā kā neko darīt, tas slīpais krastiņš un saulīte un smiltiņas dara savu. Bet visi forši, nu jau ir 25. kilometrs, viss kārtībā, ejam uz priekšu. Vēl mums jāiet 19 km līdz pilnai nometnei. Ejam.
Jā? Jā. Ja domājies, ne? Tu skat, kādi cilvēki mums neredzētu. Ne? Kur te cik tos? Neredzu, kā tev sauc. Numurs 91. Elīna izmanto maisu paņēmienu. Veco maisu metodi. Jā. Bet Un arī 194. numurs ir Kārlim arī maisu paņēmiens. Arnim baso kāju paņēmiens. Bet to tāpat maisiem labi jūt cauri vēstu. Vēsumu jūt, bet galvenais, lai ūdeni nejūt. O, Ibumatīna, Džeks. Nu kā, galva? Nu, malac. Nē, cepuri pavelc nos tagad, kad vējš, jā. Tu vispār novelc, te nav saules, ja tev slapji mati vecīt. Tev ļoti daudz enerģijas galvā paliek. Un tā tu zaudē to. Tā kā cīnaties ar tūznām, malači, sausas kājas, tīrat. Klausies, nu riktīgs sportists man te pa ceļām trāpās. Nu, ejam. Evita. Evita, jā. Oh my God, Saulīt, Evita. Jā. Nu, Saulīt, Evita, kā tev plāns? Kāds tev mērķis šodien? Mērķis man tik līdz pirmai bāzē, un tad jau skatīties. Pagulēt 3 stundas, paiet tālāk varbūt. Pa nakti, ja? Jā, Tev tikai- ļoti labs mērķis, tev ir pareizs Tikai tad, mērķis. ja man būs vēl kompānija. Tev bailīte, ja? Man O, vienkārši es jā. jūtu, ka man būs kompānija līdz mērsagam. Pagaid, bet es negulēšu. Es tepat tajā tur pagulēšu 3 stundas. Nometnītē, ja? Jā. Nu, ko ap 31 kilometru Arnim jau ir abās kājās 2 tūzniņas. Specifiski iekšpusē no sāniņa, laikam, kad tā mēlīte, kur kāja izlokās, ja, kaut kur viņi tur parīvējās un abās pusēs vienādi. Tātad, nu neko, tūznes jau nav šķērslis, ejam tik tālāk. 33. kilometrs ir apšuciems. Apšuciems 33. kilometrs. Dubultī kolka. Un vēl līdz nometnē ir 11 kilometri. Es jau redzu no šejienes aptuveni, kur ir nometne. Tūzniņas ir viss kārtībā, tikai ejam uz priekšu. Čau, Elde. Čau. Nu, tu Pirmā kolka. man? Jā. Es gribēju jautāt viņai, kāda viņai tā ir kolka. Man šī ir otrā kolka. Tātad viņa jau ir rūdīts gājējs. Zin, kas sagaida viņu pa ceļām. Jā. Jā, nu man šitā būs 5. bet pa dzīvi droši vien kāda 10. reize. Tā kā Arnis vēl rūdīgāks. Dubulti kolka. 40. kilometrs ir Ķesterciems. Nākošais ir Engure. Bet tā kā pirmā nometne Saule pēc 4 kilometriem. Nu, ejam. Pēc 42 kilometriem mēs ejam mežā pirmo reizi. Mēs runājamies, ka cik kur jāiet. Visi domā, ka visi zin, kur jāiet. Nu, tur arī jāiet, nekur jau citur nav jāiet. Tik uz priekšu. Nu, līdz nometnē vēl palika pusotrs kilometrs. Kāds pusotrs kilometrs? Mums aprēķinājumi vajadzēja būt vēl nometnē. Nu, slikt aprēķini jums ir. Eldi. Es kārtīgi dubļi man. Opā. Man tas ir vīrus dejotājs. Nu, tā pārāk vienkārši, ne? Mēs visi ejam pāri. Tur ir vēl viens. Saule ir sasniegta no 136 44 kilometrā 8 stundas 33. Juhu! Esam. Un tagad pīpī, kaut ko ņem. Pīpī, ņem, pagaidīsim, es nezinu, cikos mans draudziņš atstiepsies. Pēc laika viņš kādu stundu atpakaļ aiz manis, varbūt man stundu nemaz nesēdēt, negaidīt viņu, bet uzreiz braukt prom. Forši, paldies. Kā jūties? Tā kā pirmo reizi iet, lai gan eju jau kādu reizi 10. kopumā, nu pa kilometriem. Iečkojoties? Tas ir tāds svarīgs moments. Jā. Es notaisīju pīkst, Piekariņu, paņemu piekariņu. Jā.
Cik var paņemt piekariņas, cik gribi. Tur augšā iestiprinieties, atpūtieties. Paldies. Rudzīt Līva. Jā. Tikko manā video. Sveiki. Ejam, iestiprinamies un kaut ko padaram. Nē, Sandrs izrādās ir man priekšā. Pa kuru laiku viņš paspēja man apdzīt. Es nesaprotu. Ies tomēr tālāk? Dzērienu, buļņu jau, bet iekafījā. Nu, kas mums piedāvājama? Nu, super, zaķemuiža, spraits, kola, viss kā vajag. Kafija un tāda un šitāda, un grib ar pienu, un grib bez pienu. Super cidonija dzēriens un dāžaņu buļļons. Lūdzu, aiziet uz priekšu, ko vēlies, to arī ņem. Arnis vēlās kafiju līdzi, jo pa nakti vēl taču ilgi jāiet. Tā kā cukurs šodien drīkst. Maucam iekšā cukuru un dzersim šķīsteni. Neko darīt ar pieniņu varbūt pat. Tā kā. Kamera atstāja ieslēgt. Kāds jau painformēja, kas jādara, ja? Apņem maisiņi tādi, ar savilcējumiņu, visu, ja? Vajag laicīgi iziet vakardien. Un vēl labi pāēdušam, ja? Ar šo saldumu galvu. Var dabūt riekstiņus, var dabūt saldās marmelādes ar lapsenēm. Nu, Arnis, protams, uz marmelādēm vairāk cenšās. Nu, labi. Ko pie kafiju tūlīt paņem? 1-3-2. Viņš gandrīz grib padoties, bet neviens viņam neļaus to darīt. Banķers arī grib padoties, bet neviens viņam neļaus to darīt. Viņam jānāk. Tas varbūt tieši lēnāk. Ej lēnāk, jā. Nu, pārējie vispār negatavo padoties. Vienkārši padzers kafiju un kāplēs tālāk, jā? Par tevīm es vispār Domāju, ka jums vajag labi iestiprināties, to buljoniņu dzert. Uz 4 sekundēm tevi sauc Ance. Nu, čau, Ance un Ieva. Arnis čekojās ārā. Un tas skan 19:32, viņš dodās uz nākošo nometni. Paldies un tiekamies! Tiekamies veiksmīgi! Ugunskura nepiedzīvosim, bet nu nekas, lai šiem večiem labi sēžās. Nu turās, puikas, turās. Jāskrien pakaļ Sandriem. Šis atkal uzņēmis mega ātrumu un kaut ko kavē laikam. Kukuls mums ielies padzerties ūdeni, kas ir citroniņš vispār. Patīkam, paldies jums. Paldies. Jā, un tev arī? Cik daudz? Nu, man bišķi tikai cēk. Sveiki! Sveiki! Kā jums veicas? Mums labi. Tos labi, ja tā valrieks Valrieks maizīt nav. Valrieks? Jā. Mums ir valrieks maizīt? Meitene teica, ka Nav nav. valrieks maizīt. Kukuls jau varās Viņi var ēst bez uzdešanas. bet mēs ejam tālāk. Mēs esam mēsrāk. Veiksmi! Paldies. Sandrs izdiedelē maizi. Ņem. Nu jā, nu, ņem. Kur es viņu, ja tu Ēd. domā? Es nevaru apēst tagad. Es arī nevaru. ir, nu? Nāc cienājies. Tas tāds. Maizīte Maizi, garšīga. labi. Es arī nolāstu. Droši lauz. Visu vienu kuku. Ņem veselu Jā, kuku. nē. Reku vēl nāk aizmugurē, padalīsimies. Ārprāts. Mums pietiks ar 2. Nu, pasties, izdiedelējām maizi kaut kur ceļā vidu. Ārprāts. Sandrs diedelnieks. Aiziet izdiedelē maizi. Bet es nevaru apēst to maizi, un man vienkārši neiet iekšā maizes. Kamēr kaut cik gaismiņa vēl ir, tātad 46. kilometrs ejam cauri Engurei. Nu, ir slavenā pietura, tā kā tunels, kā arka, caur ko mēs izejam cauri un gāžam tālāk. Mums ir
nakts redzamības ieslēgts. Новогодняя елка. Tur Sandrs sagaismiņa un Jānis te krāmējās, jā. Tā kā lukturīši mēs esam ieslēguši, nē, bet uzstelējuši, somas sagatavojuši. Kāja lukturi. Nu ko, ir 50 kilometri sasniegti. Pilnīgā tumsā mēs ejam. Priekšā spīt Latvijas valsts mežiem. Tur kempings tāds. Ejam cauri viņam. Tūlītās. Jā. Čomka. Nu ko, šodien neviens neko neredz, bet mēs ejam Bērciemā tagad. Un kilometri mums ir 55. Pie 6 jābūs, būs pie 6. Nu tā kā viss iet uz priekšu. Tūznīs, protams, visiem ir kaut kas tur tā. Es neko neredzēju, bet Arnis klibinās uz priekšu, tikko pieturā pasēdējām ārprāt, cik smagi ir tagad kājām sākt iet vienkārši. Un tas ir kaut kāds 57. kilometrs, jā, ārprāts vilnīgais tipinu, tā kā, nezinu, veca veceni. Ko Arnis dara? 2,51. Mazgā zobus. Un ir ļoti piekusis un apstājās ilgāk par jau pusstundu un atpūšās. Un jūt, ka stirnubuks viņam nespīd. Un tie, kas teica, sūdi notiek, tad es jums saku, sūdi notiek. Kāda baraviciņa, 2 gabalus, nakts sēņošana. Kaut kur Mērsagā 2 naktī. Riktīgs mīgls bija uzskrējis. Jā. Ziniet, kad pat sūdīgākais, kad gribētu pagulēt, bet nenāk miegs. Un viss tāds, ķipa, pai atpūties. Arī nebūs pārforsējis savas iespējas. Jā. Nu, neko darīt. Kaut kā jāiet būs. 2,6 kilometri. Nu, aiziet. Ejam. Nu, čau visiem naktņā. Arnis iet un spīzdo. Tūlīt mēģinās uzriktēt kaut ko vairāk. Oh my god, čau visiem. Arnis pārvērtēja savas spējas. Aiziet un vēl noskriet. Jo šodienā Varņa dienā. Baigi grūti šodien man iet. Tas ir tā, kad tulznas aiziet. Pakaļ sabērst arī labi. Tā kā, es jau eju kaut kādos neceļos. Staigāju pa ielām apkārt, filmēdams jums video. Nu, iesāk sakot, grūši. Esmu kaut kur 70 kilometrā. Tas ir jau garām Mēsragam un tūlīt būšu pie Bākas pēc kādiem 2 kilometriem. Tur atpūtīsimies un gāzīšu tālāk. Stirnubuks man nespīd. Tā kā ja nu Sandrs šo skatīsies, tad turu par tevi īkšķus, kad visu to tu izdarīsi. Arī bez manis. Jā. Lai eju. Neredzu pats, kur eju. Tā kā, labi, lieku nost. Mošu pēc tam pastāstīšu, kā man gāja šodien. Nu ko, tas ir sasniegts. Te tāds klusums valdā. Vai jāiečikojās. Laba. Nu kā gāja? Nu tā. Check in, ja? Jep. Video. Liet šeit. Jā. Un te, jā. Žetoniņš. Zilie žetoniņi gribi.
Ok, šitas ir. Šī lūst, kā restorānā. Paskat. Un desas pat ir pieejamas. My God. Pilnīgi es nevaru jāuzcep kā desa ir. Lai uzceptu desu. Tas būs labāk, ja desu. Jā. Pirms gulētiešanas apēd desu. Vai sadedzini roku. Jāiet no otras puses, lai. Tā kaut kas notiek tev nelabs, desa krīt ārā no man. Lādētāju līmenī. Jāiet pagulēt. Kāds rītiņš. Es jums kājas tagad nerādīšu, bet varu pēc tam parādīt. Bet nu, vajadzētu jau tā kā pēc kāds pusstundīns jau sākt kustēties uz nākošo ostu. Nu, ar līkām kājām visi nāk jau. Līkām kājām visi nāk. Tā jāuzliek parādēties telefons vēl. Tu virsū atslēg piekarīt, ne? Jā. Būs kaut kas jāpadomā, ka vajag kaut kam. Jaunas durvis vajag. Jaunas durvis. Varbūt jauna auto. Jauna dzīve. O, pasties, kā smērē virsū kaut ko. Ceļā, jā? Jā, Sanders izčekojies. Ar mums arī tūlīt izčekosies. Nu, ko aiziet 89. Ja, no 516. Veids. Nu, nav slikti, paldies tev. Medicīniskais punkts. Labrīt. Jūs varat filmēt, es moķi ķemmēju. O, pasties, nu, daktors būs skaists no paša rīta. No paša rīta. Nu, ko tu ieteiksi? Ko man izdarīt ar šitām bļaškām? Bļaškām, jā. Skaties. Es nevaru zeķi, es te vienkārši parādīšu. Jo man, no tāda, no sāna man. Nu, šitie jau jāpārtur ir. Taču ne? Jā, šitie jāticina ārā, viņi paši plīsīs, un tad būs asinis. Asins jau tāpatās būs. Jā, bet viņi būs arī labāka sajūta, ka viņus izdurs un aplīmēs. Man visu rītu duru tādas pušas. Es jau esmu no tiem, kas var arī nedurt. Nē, viņi būs daudz foršāka sajūta. Nu labi, pieņemsim. Piekrītu. Dakters Signe man tulītās ārstēs manas. Redziet, kāds buļļaškas. Tā kā daktars Signe tulīt man saremontēs un mauks tur. Nu, cimds var nevajag dot, šo es pats ātri izdaršu. Nu, ko tu tur cimds čakarē? Tagad tā mums vajag šito. Un mums vajag... Tev medīgi daktors Signe. Un tiekamies Jēkabpilī. Nē, mēs tiksimies arī nākamajā Opā, punktā. nu, man jau gan ir otra sieva parādījusies, Jā. lai gan man nav sievas, bet nekas. Nu ko, atkal esam pie jūras un gāžam tālāk. Ar skriešanu arī nevarēs nodarboties, bet ar iešanu, nu tā kā iet, nav problēmas pagaidām. Tā kā kustinam kājas uz priekšu. Kā man gāja naktī? Švaki gāja, baigi
gribējās pagulēt, bet ķermenis nekādīgi negribēja apstāties. Es nezinu, kas viņam tur pa daudz. Varbūt es kafijas atzēros. Nemācējuši pateikt godavārds. Tā kā cerēsim, ka šodiena būs labāka. Lai gan, kas te mums te palicis? Vienkārši ejam un ejam. Būs jau labi. Sandrim novēlēsim, lai viņš noskrien Stirnabuku. Arnis to medaļu atstrādās vienā no nākošajām dieniņām, varbūt tās, ja tur. Nu, tad jau būs jau labi. Varbūt kādu dzinteriņu vēl atradīs. Patiesībā viss slikti ir vienā situācijā. Es varbūt arī skrietu to Stirnabuku, bet mana pakaļa jēlā nu nekādīgi nevar paskriet. Labi, ka es jau vēl varu paiet, tā kā, diemžēl, mans Iron Dirsis man ir smagi piečakarējis. Nu, tādu dibeni es nevaru paskriet, jā. Pat ne tūza man tā. Jā, tikko pārdurtas un tā kā viss kārtībā. Bet, vot, pakaļa tur neko nevar izdarīt. Pūderīti lietoju, pūderīti. Tikko man atveda pūderīti, un tad es lietoju un maucu. Tā kā super puper. Gāžam. Uz roju. Nieka 30 km tikai jānoiet. Ir 80 kilometrs. Un mēs esam upes grīvā. Pa upi nebridām. Nu, jo žēl man tos plāksterīšus un tās tūzniņus tur. Tā kā pagaidām tā. Tūlīt iesim atpakaļ uz jūru, bet tur tālāk bišķiņi. Viņu sauc Agris. Agris. Kāds sen nedzirdēt vārds. Bija klases biedrs Agris. Nu, Agris iet otro reizi, kā viņš pats teica. Vai viņam šoreiz vieglāk? Ir vieglāk, jā? Ir vieglāk. Nu, Priekšējā reize bija tāds autopils. Nu, tad prieks dzirdēt, kad katra reize uzlabo situāciju. Nu, tūlīt mēs kaut kur griezīsim tālāk te jūru. Pēc tam skatās, saka, baigi forši. Tātad 1-4-0. 1-4-0. Čau. Kāpēc tu ej 1-4-0? Oi. Baigi sarežģīts jautājums. Viņai vienkārši sūdīja, kā man tur sākumā teica, šeit iet visi nelaimīgi, jo laimīgie guļ mājās, skatās televizoru, vai arī, nu, ja iet pārgājienos, tad tikai drusciņi, maz drusciņi, nevis šitādos te ar tādām tūznām kā man. Bet, nu labi, 1-4-0. Būs labi. Tiksim līdz galam. Nē, nu, bez šaubām. 1-4-0 saka, tiks līdz galam. Nu, ko mums ir, nu, jau 91. kilometrs, es atvainojos, es pļāpāju 1-4-0 un kaut kā man viss paskarēja ātri garām. Tad 91. kilometrs un mēs esam Kaltenē un pie Gaļa sarūsējošās mājas. Ja kādam viņu vajag, tad 3 miljoni ķerat ciet. Agrāk bija. Nu, mums tagad 1, ja? Nezinu. Nu, mums palika 13 km līdz nometnē. Ēdam, dzeram, atpūšamies, vienkārši nekur nesteidzamies, jo vienkārši mums priekšā visa nakts. Nu, kā redzat, 100 kilometri. 100 kilometri ir tieši ieejot rojā no dubultiem. Kājas jau kustās. Un tā, nu, piekusumiņš ir labs, jā, ir piekusumiņš labs. Bet priecē, ka palika tikai 4 km līdz finišiņam. Pabišķi līdz rojas nometnē, tad varēs tur atpūsties. Un gāzēsim tālāk. Rīt no rīta pēdējais spurtiņš 30 km. Jā. Gribi nomazgāties tikai, tad Māre viesnīca tam nedara. Nevar ieiet un tikai nomazgāties. Vajag obligāti ņemt numuriņu. Tai viesnīcai jādod mīnuszīmīte. Saku, veco asaku mērce te ir.
Nu ko, rojiņa sasniegta. Nu tagad var atpūsties uz nebēdu, riktīgi vienkārši gulēt, staigāt apkārt, ēst, dzert, pirst, dirst un visu kaut ko citu darīt. Rojas mērce. Tadam! Rojas mērce. Sveiki! Nu čau. Kā jūtamies? Nu, normāli. Tad jau superīgi. Klausiet, Arnis jūtās labi. Es paņemtu mazāk un mazāk tagad. Tā, kur man jāpaņem. Šito jāpaņem. Tā kā jā. Droši tālāk uz mammu? Jā, paldies. Jā, atpūtīšos. Ir jāiet tālāk. Es sākumā rītīgi atpūtīšos un pagaidīšu draudziņu. Un tad iešu tālāk. Конечно. Broliukai Latvijai, labai sveikinu jūs su pergale ir mes vakar apšnekėjom šitą reikalą, kad jūs turėjot laimėti šiandien ir jūs laimėti. Tik tai pykstam, kad didelių skirtumų galėjot ant 10 taškų laimėti. Super. Laikykitės. Добавляю 2. Dadedu 2. Galėjot ant 12 mus sudraskyti. Nu, bet mes jūs mylim, Latvija, mes už jūs. Sėkmės, kovokit dėl 1, 2 vietų, papulkit į čempionatus, atėjo laikas, kai jūs turit parodyti. Ir mes norim surungti su jumis. Yes. Užauginom pusę rinktinės, Šmytą, Žagars. Žagars paskaitis. Lošė lietuvis Gražulis. Taip, kad ir pusę pergalės ir mūsų dėka. Už Latviją Lietuvą. Braliukas. Nugali draugystė. Yeah. Mes už draugystę. Da. Pasībā. Lietuviešiem ir savs klubs, to viņš pateiks, kā viņu sauc. Klubas X kilometras vadinasi. Jo, ir žygeivių klubas. Organizuojam žygius. Buvo ciklas gaudom vėją 10 žygių už dyką. Buvo dabar lapkričio mėnesį prašom į Panevėžį atvažiuoti į žygį. Į Žyga asociacija. Да, много организуют. Nu paskat. Jukusī māja ieradās. Kas dežūrs maidiņš uzreiz? Nu ko, labrīt. Un pēdējie 30 kilometri. Ejam ček un gāžam. Sanders ir nometnē, kaut kur guļ. Es viņam uzrakstīju, kad es lēnām jau tipināšu, un lai viņš ceļās un ķer, jo viņš iet ātrāk nekā es tipinu. Ejam. Ūdentiņi ieliež līdzās. Neviena nav. Kā tu jūties? Ja tu 8 stundas guli, tad tu jūties ļoti labi. Neesmu gulējis 8. Jums vienkārši priekšniecība neļauj, jums vienkārši ir tāds uzdevums. Jā, es sēžu šeit, bet man apkalpo, man atnes tēņi, tā kā viss kārtībā. Nu viss 6:48 Arnis aiziet. Aptuveni arī tāpat sanāk, kad viņš arī pagājuši gadu, ne, bet 3 gadu apakaļ gāja 6:30, viņš atcerās, ka ir izgājis. Tiekamies kaut kā. Jā, viss, paldies un čau. Filmētājiem čau. Čau, labrīt. Iedomājies, cik kājas šeit ir nostampājuši šo zemi.
slēptajās nometnes vietās, vai arī es nezinu, kur viņas guļ. Es izmantoju privilēģiju. Oh my god, viņa bija kaut kur viesnīcās. Nē, man vecmāma viņa dzīvo Rojā. Ja mēs tagad jūs visi ziniet, jā, kā Kalerēm dzīvo vecmām Rojā, visi pie viņām. Es meklēju, kur nomazgāties. Neviena viesnīca neļauj nomazgāties. Es lieku mīnusu Rojai, tāpēc, ka jāņem viss numurs, bet man nevajag numuru, man vienkārši, ka nomazgāties vajag. Nu tā. Un tad mamma un meita un tik uz priekšu. Ir kaut kāda klibošana vai kas? Nav. Nē, es tev no muguras skatos, es nevaru pateikt. Nekas neklibo, Arnis tikai iet uz priekšu. Nu, ko esam 110. pārgājiena kilometrā. Un aiz muguras mums ir palikusi Roja. Un sāk palikt karstāks. Un karavāna iet uz priekšu. Cilvēki lēnām velkās uz kaut jau problēmas, bet 3 kilometrus tas tomēr ir gabaliņš līdz tavām mājām. Bet citreiz jau kaut kad var iebraukt ciemos pie tevis. Apskatīties, kā iet ģipkas muižai. Nu ko, mēs esam 113. kilometrā un ir ģipka. Nu ko, esam sasnieguši 120. kilometru. Arnis iet 27 stundas un 24 minūtes. Tā. Tagad paies. Bišķi pa mežiņu. Visi forši. Turpinām iet. Līdz finišam tikai 16 km palika. A kas ir 16? Nekas. Vēl drusciņu un finiša. Pie pirmās upes, kas iet no Rojas, jā, aiz Rojas, ir tilts. Tā kā viņš atrodas 150 metrus tālāk. Reku te jau daži brida piesmēlās, nospļāvās, paskatījās kartē un saprata, kad ir tilts un aizgāja apkārt. Tā kā neslinkojiet, papētiet karti arī. Starp citu, tas viss iet no jūrtakas, jā? No jūrtakas iet. Kam paiešu tur uz to pusi. 125. kilometrs ir Melnsils. Te tas atpūtas komplekss. Tā kā neaizmirstat, kad, ja jūs kaut ko rēķiniet, kaut ko gribat nonākt, tad tā ir. Un tā Melnsils upe bija 124. kilometrs. Tad, lai jūs ziniet, kad tur jābrien pāri. Mums rāda 130. kilometrs. Nu, vai nav forši, nu? Un kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies tādā brīnišķīgā vietā, kur kopojās abinieki. Visi to zina, ka šeit tas viss ir, bet neviens nav redzējis. Un zīmes arī nav izlicis, ka šeit tas notiekās. Līdz finišam paši redzat. Niekas 6 kilometri. Tālūk. Nu ko, kolka sasniegta 138. kilometrs sanāk man. Cilvēki gavilē, priecājās par to, kas sasniedza. Tātad, paldies tiem, kas rīko, paldies, kas piedalās, jo laikam nekas Latvijā tik garš nav no pārgājieniem. Tad šī bija kolkā 2.023. Arnis to izdarīja un priecīgs par to, ka cilvēki iet un sevi izaicina. Jā. Nu, Jančuk, paldies, ka tu uzplaudē man, paldies. Paldies, ka viņš man uzplaudē un Arnis ir klāt. Apsveicam. Nu, tev paldies, Jānopīkcinās un jāatdodās. Uzreiz jāatdodās. Kad pēc pīkstināšanās vajag uzreiz atdoties. Jā. Jā. Pīkstviens, kārtībā atstāt te, un te vēl paņemt piesādiņu. Redz, ka redz. Jā. Ārnis, ja?
Jā. Arnis atstās tur. Tur, nu, jā. Pagaid, tas taču jādara visu laiku. Kur viņš paņemšu? Kurš tas īstais pielips pie mana pirksta? Nu, re, kur ir 136 pārējos var mest ārā. Viens paliek. Tagad uz krēslu. Vēl uz krēslu? Jā. Un tagad uz veikalu pēc salčuka. Vo, ko es gribu. Maizi. Tā ikra maizīt. Tad ikra maizīt. Nu, ko te jūs tur nesakiet, ka tā ikra maize? Tu to šāmpi nedzers, ne? Nē, es nedzeru alkoholu vispār. Tad labi, tas labi. Arnis nekad dzīvē to nav darījis, un es nesaprotu, kāpēc jādzer. Man tāpat labi. Bez viņa. Nu, aiziet, ņem to maizi, visu maizi. Un pēri iekšā, es viņu turpat. Un tā. Tik daudz mēs tev nedosim. Tik daudz. Nē, es Tik daudz mēs nepievienam. Nu, reku, Ainim dod maizi. Nodustēt. Nu, uzliet man uz maizi to labi izstāst. Oh my god, nu, paskat Arnis. Un ja Arnis lietot alkoholu, pastiec viņam augstu šampīt. Viņš pilnīgi svīstās. To es nefilmēšu. Tādā glāzē Arnis lietot viņam meitenes pārdalītos. Nu, tad par mums, kas nogājām un par tiem, kas vēl nāk. Jā, aiziet. Aiziet.